Labdien! Ar jums kopā Daina Baikova. Priecājos, ka esat nolēmuši kļūt par manu partneri kompānijā Empower Network. Šodien es jums pastāstīšu, kā piereģistrēties kompānijā. Pašlaik mēs atrodamies kompānijas reģistrācijas lapā. Tātad pirmais, kas jums ir jādara, jums ir jāizdomā savs username, tas ir savs niks tā saucamais, un tas varētu būt jūsu vārds, gan arī kāds cits vārds, bet tikai jums vajag skatīties tā, kad šo vārdu mēs izmantosim kā kompānijas bloga adresē. Tā kā vajadzētu rakstīt tādu saprotamu, lai pēc tam jūs dodot saviem partneriem tālākajiem, lai arī viņi saprast, kas tas ir. Piemēram, es esmu izvēlējusies savu vārdu, tātad tas man ir, piemēram, Daina empowernetwork.com, tāda ir mana bloga adrese. Tālāk jau izvēlamies, otrais ir e-mail adrese. Tā, protams, vislabāk būtu starptautiskā adrese, tas ir Gmailā, varat izmantot arī mūsu Latvijas inbox adresi, nebūs nekāda problēma. Tālāk jums jau ir jāizdomā password, tas nozīmē, tā ir parole, jums jāizdomā sava parole, pēc tam ar kādu jūs iesiet savā Empower Network lapā. Pēc tam ir šī parole vēlreiz jāatkārto tāda pati. Pēc tam jau mēs vadām savu tā saucamo mājas adresi, tas nozīmē billing information. Šeit pirmais ir first name, tas būs jūsu vārds, man ir Daina. Last name, tas ir uzvārds, tas ir Baikova. Tālāk pirmais ir adrese. Adresē jūs, protams, rakstāt. Pirmā, ko jums ir jāsāk, tā ir ielas adrese. Ja jums nav ielas adrese, ja jums ir kāds laukumāju adrese, tad vienkārši rakstat savu laukumājas adresi. Tālāk jau jums parādās city, tā nozīmē, tas ir pilsēta, man, piemēram, ir Smiltene, jums būs kāda cita, vai Rīga, vai arī, ja jūs dzīvojat kādā citā valstī, tad jums, protams, būs tās valsts adrese, kurā jūs dzīvojat. Province, tas ir rajons, to mēs varam tagad, pēc mūsu jaunā, mēs varam rakstīt savu novada nosaukumu. Tālāk jau ir pasta indeks, piemēram, man ir Smiltenes pasta indeks, tas ir LV4729. Tālāk mēs izvēlamies valsti. Ja mēs dzīvojam Latvijā, tad mēs izvēlamies Latviju. Ja mēs esam tagad arī kādā citā valstī, tad izvēlamies citu valsti. Tā kā šeit iespējas ir reģistrēties no visas pasaules, te jūs redzat, ka visas valstis te ir iekļautas. Tā kā nav nekādu problēmu piereģistrēties no jebkuras valsts un arī jums partners piereģistrēt no citām valstīm, ja jūs, piemēram, runājat angļu valodā, kā mums tagad daudzi jau māka angļu valodu, tad jūs varat strādāt pa visu pasauli un piesaistīt sev partnerus, kas runā angļu valodā. Tālāk mēs ievadām savu telefona numuru, tas ir starptautiskais kods priekšā, tas kā mūsu Latvijā 371 un pēc tam jūsu telefona numurs. Tālāk mēs jau vadām savus kredītkartes datus, te mūs vadām savus kredītkartes ciparus, te mēs vadām kredītkartes kodu, un tālāk ir jāieraksta, jāskatās savas kredītkartes derīguma termiņš, piemēram, līdz kuram gadam jūs, piemēram, varat teikt, piemēram, tā februāris, piemēram, 14. gads, tad mēs izvēlamies 14. Ja mūsu 15. tad mēs izvēlamies 15. Karte mums der Visa Classic, jeb Maestro karte. Piemēram, ja jūs esat Svetbankas klients, tad jums, protams, jau tāda Visa Classic karte ir vienkārši uz kartes ir jābūt virsū jūsu vārdam uzvārdam, tā nevar būt Visa Elektrona, bet tādas jau mūs arī Latvijā, man liekas, pat pēdējās vairs pat tādas mums vairs arī neizdod, tā kā mūsu kartes jau ir piemērotas reģistrācijai tieši internetā un pasūtīšanai internetā. Pirmais, ko jūs samaksājat, tas ir
par blogu, tas ir $25. Un pēc tam jums ir jāpiekrīt noteikumiem, te ir visās 3 vietās jāieliek, kā saka, punktiņš, ja, kad jūs piekrītat noteikumiem, tad jūs, ja viss būs pareizi, nospiežat sign up, tad jums, ja kredītkarti pieņems, ja viss būs kārtībā, tad jūs uzreiz nokļūsiet kompānijas ofisā, jums būs jau savs blogs pēc tam nākošās darbības jau būs, varēsiet izvēlēt, šī ir tikai pirmā programma par $25, pēc tam jūs varēsiet arī samaksāt savu aktivitāti, skatīties arī pārējās programmas, ko mūs piedāvā kompānija, bet tur jau jūs sazināties tad ar mani, pievienojoties man Skype'ā, es jūs pievienošu mūsu komandas Skype chatam, iepazīstināšu ar saviem sponsoriem un iemācīšu un pastāstīšu, ko jums darīt tālāk. Ar jums kopā bija Daina Baikova.